bieži vien cilvēkiem liekas, ka tās slimības notiek pēkšņi. Nu, patiesībā nekas pēkšņi nenotiek. Un, protams, manā gadījumā man arī likās, ka tas notika pēkšņi. Es biju fiziski vesels, to sportoju, pabeidzu sporta akadēmiju, visu dzīvi man bija saistīta ar sportu. Un, principā, visu ikdienu tikai to vien darīju. Pie ārstiem praktiski negāju, tikai ģimenes ārsta aizgāja kaut kāds analīzes, šādi uztaisīt vēl kaut ko tādu, bet nekāda veselības problēma nebija. Un tad likās, ka 19. gada beigās pēkšņi tur atklāja mikoplazma pneimonija baktēriju, pret kur izrakstīja spēcīgas antibiotikas, un tad pēc šī antibiotika kursa man principā sabruka visa tā mana imunitāte, un arī viss tas process sākās. Bet šobrīd, izejot visu to ceļu, un tas bija praktiski kaut kāds 2 gadu atvesaļošanās ceļš varētu. Tagad zinot tos visus cēloņus iemeslus, lielākos zinot, es zinu, ka tas sākās jau daudz iepriekš, tas nesākās tad, kad pēkšņi, tāpēc, bieži vien cilvēkiem liekas, ka kaut kādas, nezinu, audzē vai kaut kāds saslimšana notiek pēkšņi, bet viņi jau ķermenī jau sākumā enerģētiskā līmenī sāk rasties, un tad viņi lēnām pāriet to fizisko mūsu līmeni, un arī manā gadījumā man tur apakšā bija daudz dažādi cēloņi. Un tad, tagad zinot tos vairāk vai mazāk tos cēloņus, es zinu, ka tas aptuveni sākās, protams, tas ir uzturs, dzīvesveids, man kaut kādas ģenētiskās nianses zinot tagad, es zinu, kad, ja es uzreiz varu pateikt, kas, piemēram, manā gadījumā, piemēram, ir tāda MTHFR gēna mutācija, kas attiecīgi neattīra organismu tik labi. Šāda mutācija ir aptuveni, pētījumi rāda, ka aptuveni 40% vai aptuveni cilvēkiem, bet, protams, lielākā daļa jau nav taisījis tos gēnu analīzes, viņi to nezina, tāpēc, ja ir kaut kādas slimības, viņi šajā līmenī iespējams nemeklē, kad ir šī gēna mutācija, līdz ar to organisms neattīrās no tiem visiem pesticīdiem, visa tāda. Bet ko es reiz gribu pateikt, kad zinot šīs slimības būtību, man nebija, es nebraucu uz Ameriku atveseļoties, es braucu uz Ameriku pēc papildus atbildēm. Es šo visu veselību liku 2 gadu laikā tā kā puzli kopā, vienkārši kaut kādas atbildes man iedeva te Latvijā, tad kaut kādas atbildes saņēmu tur Amerikā, un nebija tāda, protams, tāda iekšēja cerība varbūt bija aizbraukt, un man izārstēs, atbraukšu vesels, bet tā nenotika, man vienkārši tur baroja muskuļus veicot kaut kādas 40 injekcijām dienā visos muskuļos, tad es tur biju uz 3 nedēļu to trītmentu un atbraucu ar ļoti lielu kaudzi ar zināšanām, analīzēm, un tad darbs tikai turpinājās. Es neatbraucu, es veselāks vai kāds, es atbraucu ar zināšanām, jā. Un tad es biju atpakaļ, uzzināju kaut kādas lietas, tad tur man pirmo reizi pacēlās tas jautājums par implantu, kas man ir ieimplantēts organismā, tas cirkšņu trūces tīkliņš, ko es patiesībā, es nebūtu to Latvijā vispār līdz tam aizdomājies, jo, man viņš netraucēja, man viņu 18. gadā operācijā iešoja, man bija plīsusi, man bija cirkšņu trūce, es futbolu spēlēju, un man tad aizšo šo trūci un uzlika visu to polipropilēna tīkliņu, un, protams, man viņš neko netraucēja, man nebija nekādu iekaisumu, nekā tāda. Bet Amerikā tur profesori, viņi vienkārši domāja tā kā ārpus kastes, vienkārši domāja par visu. Viņa katru dienu man gāja klāt un visu laiku meklēja, kas vēl. Viņa jau paskatījās tās analīzes, tur, kaut kas nav labi, bet viņa turpināja meklēt, kas vēl varētu būt pie iemeslu, kas vēl, un tā arī strādā funkcionālā medicīna. Viņi visu laiku nepārtraukti meklē visā ķermenī, kas var nepareizi darboties. Ne jau tā, ka man sāp galva un meklē iemeslu galvā, bet iespējams iemesls, jebkurā vietā ķermenī. Un tad viņi vienā dienā arī aizdomājas, ko tev tur iešo tajā ķermenī, un tad sākām pētīt par to tīkliņu, un tad
tad izpētījām, ka Amerikā ļoti daudz tiesvedības ir par dažādiem implantiem un visu kaut ko tādu, kā cilvēkiem rodas dažādas veselības problēmas vai. Nu jā, viņas var rasties ne jau uzreiz, bet pēc 5, pēc 10 gadiem. Un pēc 10 gadiem cilvēks vairs nesasaistīs, ka viņam iespējams tā problēma ir tas organismu piesārņojums ir no kaut kāda implanta, kas viņam ir ieimplantēts pirms kaut kādiem 5, 10 gadiem. Nu, līdz ar to tad sasaistot manā gadījumā, kam vēl ir tā gēna mutācija, kura neattīra organismu, tad tas iespējams, tas bija viss, tas arī sasaistījās, ka tas man imunitāti laika gaitā pavaināja. Bet tur bija vēl cēloņi, patiesībā Amerikas profesori šo tīkliņu pat neuzskatīja par cēloni slimības. Tur bija cita lieta, ko viņi uzskatīja par cēloni, bet tas tur vienās analīzēs uzrādījās vienas vielas piesārņojums organismā, kas manā gadījumā jau bija sasniedzis gandrīz maksimumu. Tā ir tāda viela, ko cilvēks uzkrāja dzīves laikā. Viņu var tā kā augsnē ar ēdienu uzņemt vēl kaut ko. Es teicu, cīki nestāstīšu, kā viņu sauc. Bet manā gadījumā viņa jau man cik man bija 37, laikam, gadi kaut kādi. Bija jau sasniegusi gandrīz maksimumu, un viņa teica, ka viņas novērojums ir tāds, ja cilvēkam šī viela organismā smadzenēs sasniedz jau maksimumu, tad visticamāk sāksies kaut kādas smadzeņu problēmas, tur Alzheimer slimība vai demence vai kaut kas tāds, un tas, tāda sakarība viņa ir pieredzējusi tajā visā viņa to, tāpēc viņa uzskatīja, ka tas ir tāds galvenais cēlonis, no kā man vajadzētu attīrīt manu organismu, un uz to mēs arī fokusējāmies detoksu programmām dažādām. Sabraucot no Amerikas, man bija līdzi šīs detoksu programmas, un man bija injekcijas līdzi. Es pats sev pusgadu vēl katru rītu cēlos un pats sev kājās injecēju. Sieva man mugurā un rokās injekcijas taisīja, un es vēl atceros tādu garu adatu sēžu līdz pusmuskulim kājā duru iekšā un vienkārši pēc sevis domāju, tas ir kaut kas traks, ko es te daru.